Bībelē 32. psalmā un 8. pantā mēs varam atrast šādus vārdus. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodās savu aci. Jaunais dzīvais angļu tulkojums šo tekstu pasniedz šādā veidā. Es vadīšu tevi pa labāko ceļu tavai dzīvei. Es došu tev padomu un būšu pār tevi nomodā. Tie, kas lietojot automašīnas ikdienas pārvietošanās, kā pārvietošanās līdzekļi, kā jūs izvēlaties ceļus, pa kuriem braukt? Īsākos, gludākos. Kāds varbūt izvēlos tos ceļus, kur nav fotorādari un policisti, kur viņi ir mazāk kā parasti. Jāsaka tā, ka es nevienmēr izvēlos īsākos. Es reizēm, ja man ir laiks, es skatos, kurš ceļš ir patīkamāks. Jo man nepatīk braukt pa tādiem rūpnieciskiem rajoniem, kur ir žogi un nav nekādas tādas vides, tādas normālas. Es reizēm izvēlos tādu, lielu līkumu, bet varbūt tādu ceļu, kurš, kā māsa Inês teica, kur ir labs ceļš un kur arī kaut ko labu var ieraudzīt. Un kā tad ir ar Dievu? Pa kādiem ceļiem viņš mūs vada parasti? Pa tiem gludajiem, tur, kur fotorādari nav vai ir. Ir dažādi ceļi, jā, patiešām. Un šeit jūs redzat arī tādu ceļu, pa kuru mēs droši vien gribētu pastaigāties. Mazliet jāpagaida, un drīz jau būs tas jaukais pavasaris, ziedoņa laiks, kad visi zied. Un tādā laikā pat Rīga izskatās pievilcīgi un jauka vietā. Un es gribu sacīt, ka šajos tekstos, abos tulkojumos, viena panta, divos tulkojumos, ja jūs tā pievēršat uzmanību, tad Dievs ir tas, kurš piedāvā šo ceļu izvēli. Ne es izvēlos, bet Dievs izvēlās. Man arī dzīvē ir bijušas tādas situācijas, ka man kaut kur jādodās, un es nevaru izvēlēties, pa kuru ceļu doties. Īpaši, ja tas ir tālāks brauciens, tad ir iespējami vairāki ceļi. Un tad es arī lūdzu Dievam gudrību, kurš ceļš šodien būtu tas labākais? Kurš ceļš būtu tas piemērotākais? Un es domāju, ka mums katram vajadzētu meklēt šo padomu pie Dieva. Jo Dievs par sevi ir atklājis diezgan daudz. Un viņš atklāja mums arī savas domas par mums. Piemēram, pravieša Jeremijas grāmatā 29. nodaļā no 11. panta. Jo es zinu, kādas manas domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas, un ne ļaunumu un ciešanu domas. Ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani piesauksiet, es jums atbildēšu. Un kad jūs nāksiet un mani pielūgsiet, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Kā jums patīk šis teksts? Kāds brālis saka tā. Ļoti labs. Patiešām labs teksts. Ir Bībelē tādi teksti, kur ir tik koncentrēti un tajā pašā laikā tik brīnišķīgām domām pārbagāti. Un arī šeit Dievs saka, man par jums ir vislabākās domas. Man nav domas, kā jūs sodīt, ja pieķert kādā grēkā. Un Dievs mums ir devis cerību, un šeit 11. panta izskaņā, es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Un bieži vien ir tā, ka mēs uzsākam kādu mācību procesu. Un reizēm tā starpība diezgan jūtama starp vidusskolu, teiksim, un kādu augstskolu. Un kad es pajautāju kādam pirmā kursa studentam, kā ir? Vai ir kaut kas savādāk, kaut kas mainījies? Kā ir studenti? Ir kaut kas savādāk? Universitātē kā vidusskolā vai institūtā? Mazliet. Nedaudz. Daži. Bet daži saka, to taču nevar salīdzināt. Tas ir pavisam kaut kas cits. Tie, kas
kas uzklausa Dieva balsi, tie, protams, cer uz mūžīgo dzīvību, uz Dieva valstību. Bet šie ceļi, pa kuriem Dievs mūs vada, patiešām ir dažādi. Un arī šis stāstīņš, kurš bija domāts bērniem, bet kur par laimi drīkstēja klausīties visi klātesošie, mums tāda laba tradīcija, ka visi var dzirdēt un piedalīties šajos bērnu stāstos. Šajā bērnu stāstā patiešām bija tāda brīnišķīga uzticēšanās paraugstūra. Ja mēs uzticamies Dievam, tad mums ir jāuzticās līdz galam. Ja jūs atceraties Daniela grāmatā 2. nodaļā, tur ir stāsts par kādu sapni, kuru redzēja ķēniņš Nebukadnecars, un viņš šo sapni nevarēja atcerēties. Bet tas bija ļoti svarīgs sapnis tādēļ, ka ķēniņa sapni bija jāpieraksta sapņu grāmatā. Un ko tad, lai ķēniņš ieraksta? Ja ķēniņš neredz sapņus, jūs zināt, ko tas nozīmē? Ka Dievi ir dusmīgi uz viņu. Ja ķēniņš negribēja atzīt, ka viņš ir tik nolaidīgs bijis, ka viņš nevar sapnāt atcerēties. Bet viņš saicināja visus gudros, kādus jau varēja atrast. Un tur ir teikts, tur bija pareģi, zīlnieki, vārdotāji, zvaigžņu vērotāji un tā tālāk. Un viņš saka, stāstiet man to sapni, jūs esat gudrākie vīri manā valstī. Un ko atbildēja gudrie? Nav mums ko teikt, ķēniņ. Izstāsti sapni, tad mēs tev izskaidrosim. Ķēniņš saka, tagad es jūs neaicināju. Man vajag to sapni. Un izskaidrojumu arī. Un iespējams, ka jūs esat lasījuši šo notikumu, jūs zināt, ka ķēniņš saka galvas nost. Un tad pēkšņi sāk meklēt vēl kādus gudrus cilvēkus, kurus varētu atrast pie reizes, lai šis soda procedūra būtu iespaidīgāk, tāpēc iespējas vairāk cilvēku saņemt nāves sodu. Sameklē arī Danielu. Tagad Danielu grib nogalināt. Un Daniels saka, par ko? Un Bībelē tur teikts, ka Daniels īpaši gudrā veidā griezās pie šī nāves soda izpildītāja. Un viņš teica, tā nevar. Man nav dot iespēju. Dodiet man iespēju. Viņš tika aizvests pie ķēniņa. Ķēniņš saka, dodam tev iespēju. Ņem, cik tev laika vajag. Un ko Daniels darīja? Viņš devās ar saviem 3 draugiem kopā un sirsnīgi lūdza Dievu. Viņi ticēja, ka Dievs var viņiem atklāt ķēniņa sapni, ko ķēniņš ir redzējis. Un Dievs arī viņiem atklāt. Un kāds bija rezultāts? Ķēniņš teica, tie dievi, kurus es līdz šim pielūdzu, tie nav nekādi dievi. Bet tavs Dievs, tas patiešām ir Dievs. Un viņš sāka godāt Danielu Dievu. Un tā, mīļo draugi, mūsu dzīves ceļš, mūsu izvēles, tas būtībā ir ceļa rādītājs citiem cilvēkiem. Šeit arī ir viens ceļa rādītājs par zeltainā zīmi. Ko tas nozīmē, ja mēs viņu iztulkot latviski, kas tur ir rakstīts? Cerība. Esat redzējuši kaut kur tādu ceļa zīmi? Cerība. Es neesmu redzēju. Tā ir tāda speciāli ticīgajiem domāta ceļazīme. Un Dievs izliek šādas ceļazīmes. Un, ziniet, tāpatās kā ir dzīves vēstules, tāpatās ir arī dzīves ceļazīmes šajā pasaulē. Un kas ir šīs dzīvās ceļazīmes? Esam mēs. Cilvēki meklē. Un tad viņu skats un domas pievēršas kādu cilvēku izvēlē, rīcībai, dzīvesveidām, atbildībai, mīlestībai, atsaucībai, dāsnumam. Kur mēs varam visu to saņemt? 12. pāns. Kad jūs mani piesauksiet, es jums atbildēšu. Un kad jūs nāksiet un mani pielūgsiet, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Man šķiet, tas ir tāds teksts, kur vajadzētu ielikt rāmītī pie sienas. Un vismaz reizes 3 dienā uz viņu palūkoties un izlasīt. Tas patiešām ir brīnišķīgs apsolījums. Kāds piemērs no vecās derības pravietes Iesaja, 30. nodaļa, paša sākuma panti, 2., 3. Valsts ir nonākusi grūtībās, problēmas.
jāmeklē ir risinājums. Viņi mēģina rast risinājumu, veidojot sadarbību ar ienaidniekiem. Un tad Dievs saka, viņi taisās doties uz Ēģipti neprasījuši manu padomu, lai tur meklētu patvērumu faraona aizsardzībā un lai atrastu mieru Ēģiptes ēnā. Bet faraona aizsardzība būs jums par kaunu un patvērums Ēģiptes ēnā par apsmieku. Tas ir tāds piemērs, kad cilvēki mēģina rast risinājumu problēmām saviem spēkiem. Nejautājot Dievam, neusticoties Dievam, negriežoties pie Dieva pēc padomu. Un Dievs saka, šāds plāns ir lemts neveiksmē. Īpaši tādēļ, ka mēs tīri cilvēcīgi vienmēr gribam atrast tos gludākos un taisnākos un īsākos un ātrākos ceļus. Lai pēc iespējas ātrāk visu saņemt, nokārtot un atrisināt. Bet bieži vien tie īsākie ceļi nemaz nav tie svētīgākie. Mēs esam piedzīvojuši tādu situāciju, mūsu valstī varbūt tie ceļi nav paši labākie. Ja jūs esat ceļojuši ārpus Latvijas, tad uzreiz jūs sajūtat atšķirību. Mašīnas šķiet tāda mierīgāka, rāmāka, kaut kā nekrata vairāk. Un viss tā kaut kā savādāk izskatās. Visa civilizētā pasaule ir pārklāta ar labiem ceļiem, tādu labu ceļu tīklu. Un sakiet, vai cilvēki paspēj visur laikā? Vai cilvēki ir apmierināti ar to, cik ātri viņi nokļūst pie galamērķa? Ļoti daudz cilvēku saka automašīnu, tas ir tā kā bruņurupucis, lidmašīna. Tas ir normāli. Un tās lidmašīnas arī ziniet pa lēnu tur lido. Vajadzētu kaut ko vēl ātrāk. Un es redzēju tādu raidījumu Londonu, Ņujorku. Cik ilgā laikā var aizceļot pa zemūdens tuneli? 45 minūtēs. 15 minūtes, kamēr ar vilcienu. 15 minūtes, kamēr šis vilciens uzņem ātrumu, es neatceros, cik par kilometru 2 stundā. Kaut kur ļoti, ļoti daudz kilometru. Un 15 minūtes vajadzīgs, kamēr viņš nobremzē. Ja samazina to ātrumu tā, lai visiem nekļūtu ļoti slikti. Mēs nevaram panest, ja tik strauji uzņem šo ātrumu un tik strauji arī bremzē. Bet ceļš būtībā ilgst 15 minūtes no Londonas līdz Ņujorkai. Tas 15 minūtes ir vajadzīgs adaptācijai. Vienā galā un adaptācijai otrā galā. Un cilvēks saka, jā, tas jau ir normāls risinājums mūsdienā. Nepilnā stundā no viena kontinentu uz otru, tas būtu labi. Es domāju, ka daži no jums šeit Rīgas robežās stundu varbūt mērot ceļu. Saka, bet vai tas atrisina problēmu? Pārvietošanās ātrumā. Šķiet, ka nē. Šķiet, ka problēma kļūst aizvien vairāk. Un, kad es lasu tādus aprakstus no seniem laikiem, kur ceļotāji ir ceļojuši pajūgos vai kamanās ziemas laikā, un tad viņi apraksta šos ceļojumu iespējus, ko viņi ir redzējuši, ko viņi ir pamanījuši. Tad šis ceļojums kļūst par piedzīvojumu. Un es tā domāju, ka varbūt arī Dievs vēlas, lai mūsu ceļojums cauri šai zemes dzīvei nav tāda aerodinamiskā caurule, kurā mēs kā korķi tiekam izpūsti cauri. Bet vai arī šīs zemes ceļojums ir brīnišķīga pieredze ar Dievu, kur var iedrošināt arī citus cilvēkus, meklēt palīdzību tur, kur viņi ir atrodami pastāvīgi, vienmēr un vislabākajā veidā. Vēl kāds atgādinājums no Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļas. Jēzus vēlējās, lai mācekļi arī ietu mērķtiecīgi uz priekšu. Un tādēļ viņš tos sapulcinājis, tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, kā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdijā un Samārijā un līdz pašām pasaules galām.
Šis teksts mums atgādina mūsu 40 dienu maratonu lūgšanu galveno mērķi. Lūgšanu pēc svētā gara kristības, lai svētais gars mūs piepildītu, lai mēs būtu cilvēki, kuros mājo Dieva gars. Ja jūs atceraties par tiem ievērojamākiem Bībeles varoņiem, ir sacīts, ka viņos mājoja Dieva gars, viņi bija svētā gara pilni, un Dieva gars viņus vadīja. Un tādēļ arī Jēzus Kristus saka mācekļiem, bez svētā gara vadības nekur neej. Un man šķiet, tas ir labs motīvs arī mums. Lūgsim pēc svētā gara un nedarīsim neko bez Dieva gara. Jo kur ir gars, tur ir dzīvība. Kur gara nav, tur nav dzīvība. Uzreiz mēs šeit varam atrast arī piemēru. Apostļu darbu grāmata 16. nodaļa no 6. panta. Bet viņiem ejot caur Frīģiju un Galatiju, svētais gars aizliedza Dievu vārdu runāt Āzijā. Nonākuši Mizijas apvidū un Lūkā iet uz Bitīniju, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Pagājuši garām Mizijai viņi nonāca strādā, un Pāvils naktī redzēja parādību. Kāds maķedonietis stāvēja viņu lūgdams un sacīdams: nāc uz Maķedoniju un palīdz mums. Kad viņš šo parādību bija redzējis, mēs gribējām tūdaļ iet uz Maķedoniju, saprastami, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt evaņģēliju. Sakiet, vai svētais gars ir kādreiz jūs apturējis? Ir. Ļoti labi. Kā tas notiek? Kāda ir šī pieredze? Man kādreiz ļoti dažādi svētais gars darbojās un runā. Dievam ir daudzveidīga gudrība. Iespējams, ka jums arī ir sava pieredze. Tas, ko es esmu piedzīvojis, tas ir tāds īpašs situācijas stāvoklis. Nu, pieņemsim automašīnā. Braucot, pēkšņi es jūtu, ka kaut kas nav labi. Kaut kas tāds nesatraukums, ne tāds stress, bet vienkārši tāda sajūta dīvaina, ka kaut kas ļoti jāuzmanās par kaut ko. Un tad, kad es tā sāku uzmanīties un samazinu ātrumu, tad pēkšņi kaut kas tur notiek. Vai kāds briedis izlec no krūmiem. Un viena tāda situācija tieši tāda arī bija. Es braucu un ceļš, laba redzamība, viss normāli. Un skatos uz priekšu, nekā nav, nekādu šķēršļu. Bet es jau tā kāju bija uzlicis jau uz bremzes pedāļu. Un tādā brīdī no krūmiem ceļmalā slaidā lēcienā liels briedis un visiem ragiem uz ceļa, un ja es nebūtu bijis tam brīdim gatavs, tas būtu kāds sekundes vairākas, kamēr es būtu noreaģējis, un viņš tieši mašīnai tā priekšgalam pārlec pāri. Un man ir tā vairākas tādas situācijas bijušas, kad Dievs man tā kā brīdina, es nevaru šo sajūtu izskaidrot un varbūt aprakstīt tik skaidri, bet ir tāds sajūta, ka kaut kas nav kā vajag, kaut kam tūlīt vajadzētu būt kaut kam īpašam. Ir bijušas tādas situācijas, kad es zvanu kādam cilvēkam, vienreiz, otro, trešo, ceturto, piekto, nevaru sazvanīt šo cilvēku. Tad es domāju, vai man vajag zvanīt šim cilvēkam. Tad es nolieku to Dieva rokās un saku, sarunāsim tā, ja man vajag šo cilvēku, tad lai viņš man piezvan. Zvanu, ja vajag. Ir dažādi veidi, kā mēs varam sajust šo svētā gara darbību. Reizēm tā ir arī balss, kur saka nē, vai arī kaut ko citu, vai tieši otrādi. Reizēm ir cilvēks, kurš varbūt pie mums griežās ar kādu labu padomu, kurš ir apspriešanas vērts. Bet, ja mēs pieturamies pie kristietības pamatprincipiem, tad pats pirmais kritērijs ir Dieva vārds. Vai tas, ko mēs vēlamies, vai tas, ko mēs gribam, vai tas, ko mēs esam izraudzījušies, ir saskaņā ar Dieva vārdu. Mums ir jāatcerās, ka svētais gars ir tas, kurš ir inspirējis šos rakstus, kurš inspirēja šos sarakstītājus. Svētais gars ir inspirējis tūkotājus, jau iedvesmojis. Svētais gars atver mūsu saprašanu šiem rakstiem. Un svētais gars mūs vada pie īpašiem Bībeles tekstiem,
īstajā laikā un īstajā vietā. Un dara mums saprotam šos tekstus. Uzrunā mūs. Un tādēļ arī, lasot šo apstuļu piedzīvojumu, mēs varam saprast, ka Dievs dažādi uz viņiem runāja. Un kā jūs redzat, tad, kad viņi izlēma doties uz Maķedoniju, tad viņam neparādījās uzraksts uz sienas, dodaties uz Maķedoniju. Pat ne saīsināts Maķedonijas apzīmējums, kā mūsdienās tiek lietots. Divdesmit 25. psalms arī mums atgādina par Dieva vadību. Vadi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz, uz tevi es gaidu vienmēr. Un 130. psalms 5. pants, es gaidu uz to kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz viņa vārdu. Un es redzat, šajos abos tekstos ir uzsvērts gaidīšanas jēdziens. Reizēm mēs dzīvē pārāk ātri steidzamies, ir pārāk ātri pieņemam lēmumus. Man arī bijušas tādas situācijas, ka šķiet, ja es tagad minūtes laikā nepieņemšu lēmumu, tad būs problēmas. Bet varbūt šī minūte ir dot mums tādēļ, lai mēs izšķirtos un pieņemt lēmumu, ka es lūkšu no Dieva, lai Dievs man atbild saprotamā veidā, un bez viņa es nepieņemšu šo lēmumu. Es lūkšu Dievam gudrību. Es gaidīšu, lai Dievs man atklāja. Es paļaušos uz viņa vārdu. Un bieži ir situācijas, kad Svētais Gars mums atsauc atmiņā tieši kādu Bībeles tekstu, kurā ir atbildi uz mūsu jautājumu vai problēmu. Salma pamācības, 3. nodaļa, 5. pāns un uz priekšu. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Varbūt tā ir arī mūsu laika problēma, kad mēs paļaujamies uz savu pieredzi, uz citu cilvēku pieredzi. Un vakar es internetā meklēju atbildes uz jautājumu par eņģeļiem. Un ziniet, es diezgan daudz tur lasīju un dažādas vietnes apmeklēju. Un tad es sapratu, ka nevienā no šīm daudzajām vietnēm, kurās es ielūkojos, šīm internetu lapām, nav objektīvu rakstu par eņģeļiem. Ir dažas frāzes, ir ļoti daudz dažādu minējumu, teoriju, jāsaka pat dažādas absurdas lietas. Un izrādās, ka pašreiz eņģeļi ir modē, es pat nezināju, jūs zinājāt. Angeoloģija ir zinātne par eņģeļiem, vienmēr modē. Varbūt, es kaut kā biju palaidis garām šo modas virzienu. Un ir eņģeļu dienas, arī Latvijā ir eņģeļu dienas, kad cilvēki tiek aicināti īpaši kontaktēties ar eņģeļiem. Un tur ir aprakstīts, kā to var darīt. Es jums neiesaku to darīt, jo jūs varat sakontaktēties ne ar īstajiem eņģeļiem. Tad būs problēmas ļoti nopietnas. Bet es to sākumu pastāstīšu. Ir jāapsēžās uz krēsla ar skatu pret ziemeļiem. Rokas uz ceļiem un jāatslābinās. Ja jums interesē, jūs varat meklēt tālāk, kas tur vēl jādara. Vēl ir vajadzīgs svētbildi arī. Ja jums nav, tad diemžēl nekas nesanāks. Bet man pārsteidz, ka tiešām ir tik daudz informācijas par eņģeļiem. Un pārsvarā šī informācija pretrunā tam, kas ir rakstīts Bībelē. Tad es saku, ja es gribu uzzināt kaut ko par eņģeļiem, tad man ir jāmeklē Bībelē, nevis internetā. Bībelē es ierakstīju vārdu eņģeļi, jeb eņģelis, uzreiz bija 392 varianti man bija. Un tad, kad es sāku šajos variantos iedzināties, es sapratu, ka nav 392. Kad droši vien ir 592, jo eņģeļi bieži vien netiek nosaukt par eņģeļiem. Tur arī valdības, varas un Dieva vēstneši un tam līdzīgi. Iespējams, ka varbūt pat 1000 raksturvietas ir Bībelē, kur ir minēta eņģeļi. Mums tā reizēm šķiet, eņģeļi kaut kur ir, kaut kur nav. Bet izrādās, ka ļoti daudzos notikumos parādās eņģeļi. Dažādos apzīmējos. Un tieši Dieva vārds ir tas, kurš atklāja šo vispilnīgāko ainu. Es sapratu, ka man nav vienā dienā iespējams aptvert šo jautājumu par eņģeļiem.
Es tikai vienā dienā nācu pie atziņas, ka Bībelē ir ārkārtīgi daudz par šo tēmu rakstīts. Tur patiešām vairākas doktora disertācijas varētu izstrādāt par ētiku. Kā Dievs atklāja šo jautājumu. Un tādēļ šis jēdziens, kas šeit parādās, nepaļaujies uz savu prātu gudrību, neliecies sev pārmērīgi gudrus esam, bet bīsties no kungu un vairies no ļauna. Tas ir patiešām ļoti labs ieteikums mūsu laika cilvēkiem, kad tehnoloģijas un dažādu gudru cilvēku apraksti ir pieejami ļoti viegli un visiem. 119. psalms savukārt parāda šo virzienu, būtībā to pašu virzienu, kur jau mēs esam pieminējuši, bet atklāja mums arī šo veidu, kā tas notiek. 119, 130. Kad kļūst izprotami tavu vārdu, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Mums ir jāatcerās, ka Bībele tomēr ir aizvērta, ja varētu lietot šo vārdu arī aizslēgta grāmata, ka bez svētā gara mēs nespējam to izprast. Un tādēļ mums ir jālūdz svētais gars Dieva vadību. Tad, kā jūs redzat, šajā tekstā ir sacīts, tad, kad mēs to darām, kad mums kļūst izprotams Dieva vārds mūs apgaismo un dara gudrus. Es atdaru savu muti ilgās, jo es slāpstu pēc taviem baušļiem. Piegriezies man un esi man žēlīgs, kā tu dari tiem, kas mīl tavu vārdu. Stiprini manas soļus ar tavu vārdu, lai ļaunums nevalda pār mani. Arī šis ir viens no tiem tekstiem, kurš mums paskaidro, ka Dieva vārds ir tā reālā dzīve, Dieva vadība katra cilvēka dzīvē. Dieva vārds ir, ja mēs varētu teikt tā, primāra Dieva iejaukšanās cilvēka dzīvē. Tad, kad mēs tiecamies uzzināt Dieva gribu, tad mums ir jāatver viņa vārds un jālūdz. Zālām pamācības 16.9. Cilvēks sirds izdomās savu ceļu, bet vienīgi tas kungs piešķir, ja nosaka viņa gāju. Tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu atteikties no savas dzīves plānošanas. Bet tas nozīmē, ka mums vajadzētu noteikti lūgt Dievam gudrību, plānojot savu dzīvi, un būt gataviem pārplānot, ja Dievs mūs aicina darīt kaut ko savādāk vai doties citā virzienā. Un kā mēs redzējām no šī piemēra apostuļu darbu grāmatā, apostuļi bija dedzīgi doties kalpot tam kungam. Dieva gars viņus bija piepildījis. Un kā bija rakstīts arī mūsu lasījumā, 40 dienu lūkšana materiālā, tad loģiski būtu bijis, ja mācekļi un apostuļi būtu apstājušies katrā ciematā, kā viņi devās cauri, un kamēr visi nebūtu aptverti cilvēki un tālāk nedotos. Jūs piekrītat, loģiski, vai ne? Ja Dieva gars viņiem neļāva apstāties. Viņi pagriezās citā virzienā. Dieva gars viņiem atkal neļāva. Un ko viņi darīja? Viņi nekur negāja, viņi apstājās un lūdz Dievu. Viņi teica, Dievs, tad rādi mums šo ceļu. Ja tur nē, un tur nē, kur tad? Un Maķedonija no tās vietas, kur viņi atradās, bija diezgan tālāk. Viņiem bija jādodas tālāk ceļā, jo Dieva gars viņus uz turienu vadīja. Viens no tādiem ļoti būtiskiem aspektiem, jeb redzējumiem, ir mūsu vēlme uzzināt Dieva gribu, pieņemt Dieva gribu, bet arī samierināties ar Dievu prātu. Jo, kā jau mēs minējām šajā iepriekšējā tekstā, cilvēks izdomā savu ceļu. Mums ir kāda noteikta plāna, vai jūs esat izplānojuši jau nākošās vasaras atvaļinājumu, ko pavadīsiet? Vēl ne? Vēl ir laiks, daži ir jau izplānojuši. Jā, plānojiet, tas nav slikti, protams. Un man liekas, ka sliktākais variants ir tad, kad atvaļinājums sākās un jūs tagad družēni domājat, tik maz laika, ko lai es tagad daru, kur lai es dodos, vai tur, vai tur, vai tur. Man šķiet, ka ir ļoti labi, ja mēs saulaicīgi esam izplānojuši.
Bet šeit ir jāņem vēl kāds aspekts. Varbūt Dievam ir arī kāds plāns mūsu atvaļinājumu. Mums reizēm šķiet, labi, Dievs 11 mēneši, lai notiek. Bet 1 mēnesi gan es gribu atpūsties pēc saviem ieskatiem. Un tad es atceros šo draudzi Londonā, Holy Trinity Brompton Church, Bromptonas svētā gara draudzi, ka tur cilvēki liecināja, ka viņi savā atvaļinājumā dodās uz cietumiem, Āfrikā, par saviem līdzekļiem, lai tur sludinātu evaņģēliju. Kāpēc viņi tā dara? Biļetes citos virzienos bija izpirkti. Svētais gars viņus uz turien aicināja. Viņi paklausīja svētām garam. Un visu atvaļinājumu pavadīja cietumā. Lai normāls cilvēks, jūs vēlētos atvaļinājumu pavadīt cietumā? Normāls. Tādā izpildē. Es domāju, ka nē. Bet ja Dieva gars aicina, šis cilvēks bija tikko atgriezies no savu atvaļinājumu. Un, ziniet, viņš bija enerģijas pārpilns. Es nedomāju, ka tur bija trenažieru zāles un peldbaseini šajā cietumā. Drīzāk apstākļi tur bija diezgan necilvēcīgi. Bet šie cilvēki liecināja, ka tik ļoti atvērts cilvēks evaņģēlijam un Dieva garam viņi nekur citur nav redzējuši. Apmēram 80% no ieslodzītiem ir slimi ar aids un 10% ar tuberkulozi. Tie pāriem 10 ir vēl citas saslimšanas. Bet viņi ir atvērti Dieva garam. Un šis teksts no pravieša Habakuka grāmatas, man viņš vienmēr ir ļoti paticis. Alvis jau viņu lasīja, uz dievkalpojumu ievadot. Un kad es šo tekstu lasu, jo tālāk es lasu, jo šķiet šī situācija kļūst aizvien ļaunāka. Ir sliktāk nekā mēs bijām cerējuši. Ir vēl ļaunāk nekā mēs spējam iedomāties. Ir tik slikti, kā mums vispār pat prātā nav nācis. Mums vispār nekā nav. Mēs esam galīgi tukšā. Un 18. pāns saka tā. Tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu. Jo Dievs, tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas, kā kalnu kazai. Un pāri augstumiem rādīs man ceļu un vadīs man. Jūs redzat, ka šis teksts mums atklāja, ka Dieva vadība būtībā vispilgtāk atklājas krīzes situācijās. Negaidītos dzīves pavērsienos. Tad, kad mēs paši vairs neko nespējam darīt, mēs esam pilnīgi bezspēcīgi. Un, ja jūs lasat šo 17. pāntu, tad tie ir tie līdzekļi, ko senajā pasaulē lietoja kā maiņas produktus. Vīģis, jā, tā ir tā kā valūta. Pieņemsim vīģis, kas mums būs dolāri, jā. Vīnkoka augļi un kas mums būs rozīnes? Eiro, jā. Un eļas koki būs juāni. Un ja nekā nav, bankas ir tukšas. Nav nekā ne par ko pirkt, ne par ko pārdot, nav ko ēst. Un tad vēl paliek tāda rezerve, tie lopu ganāmpoki. Bet to arī vairs nav. Un ganības vairs nav. Nekā vairs nav. Ir pilnīgs haoss un tukšums. Un arī tādā situācijā mēs nevaram teikt, ka nekā nav, jo ir Dievs debesīs. Dievs ir vienmēr. Un, ja jūs atceraties šo tekstu, ko mēs iesākām, kādas ir Dieva domas? Miera un glābšanas. Un tad, ja mēs ejam cauri šai nāves ēnu ielai, tad mums ir jāatcerās, ka tas kungs ir mans kāds. Viņš cauri šai ielai vada mani uz tām zāļainajām ganībām. Viņš vada pāri kalnu augstumiem. Viņš zina šīs kalnu pārējas, pa kurām mēs varam nokļūt otrā pusē,
kur mūs gaida kaut kas pavisam cits. Un šīs ceļojums šajā dzīvē ir ļoti svarīgs. Jo šis ceļojums mūs iemāca uzticēties Dievam. Šis ceļojums mūs māca ilgoties pēc Dieva klātbūtnes. Un tādēļ ir dažas tādas, būtībā pāris lietas, kuras mums vienmēr vajadzētu atcerēties. Šajā ceļojumā, šajā pasaulē. Pirmā lieta mums ir jāsaprot šī nepieciešamība pēc Dieva vadības. Un varbūt ne tikai jāsaprot, bet tā jākļūst par mūsu dzīves nepieciešamību. Dieva vadība ir manas dzīves nepieciešamība. Un otrā lieta, atceroties apstuļu darba grāmatu 16. nodaļu, ko viņi darīja? Kad gars neļāva doties uz vienu pusi, uz otru pusi. Lūdza un gaidīja. Gaidīja atbildi no tā kunga. Atceroties Gideonu. Viņš nevarēja saprast. Iet vai neiet, darīt vai nedarīt. Ko viņš darīja? Viņš teica, kungs, es gaidu no tevis atbildi. Es nevaru saprast, kādā veidā tu man varētu atbildēt, bet es tev piedāvāju tādu variantu. Man tie ir nedaudz vilnas. Es viņus noklāšu uz klonu to vilnu. Darīsim tā. Tā viena teritorija, lai ir slapja, otra sausa. Tā nemēdz būt. Dievs saka, labi, lūdzu, te ir atbildi. Ko Gideons? Gideons saka, Dievs, varbūt, kad, lai man būtu pilnīgi pārliecība, izdarīsim vēlreiz to pašu. Tikai tagad ir otrā. Tas, kas bija savs, lai tagad ir slapš, un tas, kas bija slapš, lai tagad ir savs. Ko teica Dievs? Lūdzu. Un ko teica Gideons? Uz priekšu! Un varbūt arī mūsu dzīvēs ir situācijas, kad mums ir šaubas. Bet tiešām tas ir Dieva prāts. Bet tas ir Dieva padoms. Tad atcerieties Gideonu. Un sakat, kungs, es sapratu tā, bet es gribu saprast tavu gribu visā pilnībā. Un šeit ir vēl viena lieta, kur mums jāatcerās. Mēs nevaram lūgt Dievam, lai Dievs mums ļauj saprast savu gribu, aplūkot Dievu piedāvājumu, teikt, man žēl, bet man liekas, ka mans plāns ir labāks. Ja mēs lūdzām pēc Dieva gribas, tad mums ir jābūt gataviem arī pildīt šo Dieva gribu, tad, kad mēs uzzinām. Tā ir patiesa paļaušanās uz Dievu. Tā dzīvo nekritušās pasaules un nekritušās būtnes. Viņas neprasa, Dievs iepazīstina mūs lūdzu ar savu plānu, tad mēs izvērtīsim. Mēs sataisīsim te apspriedu, nelielu sasauksim padomu, ģimenes vai kādu lielāku vai plašāku, un tad mēs dosim atbildi. Vai mēs pieņemam tavu plānu vai nepieņemam. Tā rīkojas Sātans. Visa nekritušā universa daļa viņi uzticas Dievam, ka Dieva prāts ir vislabākais. Un viņi gaida uz Dievu. Un Dievs viņiem atbild. Un arī mums ir šī iespēja sekot šim labajam paraugam. Zalmana pamācības 3:5. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Un es arī vēlos, mīļie draugi, mūs aicināt arī tagad doties lūkšanās. Lai Dieva gars mūs vada un palīdz tiešām no sirds ilgoties pēc Dieva vadības savā dzīvē. Un lai tad, kad mēs saprotam Dieva gribu, lai Dieva gars mums dod arī šo vēlmi darīt to, kas ir Dieva prātā.